Šīs ēkas siena rotā iespējīgs mākslas darbs Ukrainas atbalstam, bet pašu ēku ir pienācis laiks rekonstruēt. Māksla būtu jāsaglabā. Jebkurā gadījumā, ja tāda iespēja, tad kāpēc ne? Kāpēc ne? Vēl jau vairāk tas nav kaut kas, kas ir sens vai neaktuāls. Varbūt centrā neatradīsies tik skaists vecs mūrs drīzāk. Tā kā varbūt kaut kur netālu no centra drīzāk. Nav interesanti skatīties. Es neesmu arhitekts, nezinu, būs jāmeklē. Katrā gadījumā tai būtu jābūt tādai dzīvai vietai, kur ir cilvēki. Tai nebūtu jābūt kādai vietai, kurai ir īpaša nozīme, bet, manuprāt, kad viņi daudz redzētu, apkārt notiek dzīvība, un tas ir kā atgādinājums. Man liekas, ka cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgi šīs vērtības, arī, ka mēs katrs ikdienā varam ieraudzīt. Kopš kļuvis zināms, ka šim mākslas darbam ir jāatrod jauna mājvieta, par to piedomā arī Rīgas apkaimju aktīvisti kā Miks Cēlmiņš, kurš savā Facebook kontā publicēja ierakstu ar iniciatīvu šo vai līdzīgu murāli uzgleznot Avotu apkaimē. Es vienkārši uzdevu jautājumu mūsu kaimiņiem, Avotu apkaimes iedzīvotājiem, vai mēs gribētu redzēt kaut kādu skaistu murālu, un jo īpaši Ukrainas atbalstam Avotu apkaimē, kur mēs tā savā starpā arī parunājām, nedaudz pačatojām, un cilvēkiem ir liels atbalsts tādai idejai. Mēs tagad meklējam vietu, kurā vietā Avotu apkaimē iedzīvotāji iesūta tur dažādas māju sienas un vietas, kur mēs varētu nākotnē izveidot murāli. Kaut ko līdzīgu arī Ukrainas atbalstam. Šīs mākslas darbs ir mēbeju salona Kate kolektīva solidaritātes un mīlestības izpausme Ukraiņu tautai. Par plānoto rekonstrukciju salona zināja jau brīdī, kad tapa gleznojums, taču tolaik likās, ka līdz nama rekonstrukcijai karš būs sen beidzies. Likās, ka ar mūsu necilās ķieģeļu sienas palīdzību mēs kaut mazliet saliedētu rīdziniekus labiem darbiem un iedvesmot kopā būt stipriem, kad kāds blakus mums ir vājš. Cerējām, tas kādu pamudinās sniegt savu atbalstu plecu grūtībās nonākušajiem. Ēka, uz kuras ir gleznojums, tiks gandrīz pilnībā uzcelta no jauna. Čiekurkalnā būs par vienu renovēti un sakārtot namu vairāk. Mēs, Kate, varēsim priecēt savus klientus ar jaunām ērtībām, bet mūsu meitenes turpinās dot spēku citā spilgtā Rīgas vietā, nu jau biedrības tavu draugu gādībā. Mēs ticam, ka viņam izdosies atrast lieliskas mājas mūsu meitenēm. Šis simbolizē, manuprāt, vistiešāko atbalstu, sapratni un siltumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi par to kopā būšanu un atbalstīšanu, kas, manuprāt, viss, ko apskāviens var sniegt. Jau pagājušā gada pavasarī bija skaidrs par to, ka katrs mēbeles kādā brīdī rekonstruēs ēku, un tad, diemžēl, būs jāatradās no šī sienu gleznojuma. Es domāju, ka pilnīgi noteikti tāda vieta, kur šis sienas gleznojums varētu palikt. Ilglaicīgi, kur netiktu, jo šī, manuprāt, ir tāda ļoti, ļoti labā laika zīme. Laika zīmes gleznojums par to kaut kādu to faktu un notikumu, kas ir bijis, un kaut kādā ziņā es domāju, ka ar laiku tas varētu arī jau kļūt kaut kas vēsturisks. Tādēļ, vislabākā vieta būtu tāda, kas pēc tam paliktu neaizskarama. Tiklīdz tiks rasta iespēja un vieta, kur šo darīt, tad pilnīgi noteikti šis zīmējums un gleznojums uzmirdzēs no jauna, un iespējams, ka viņš tiks papildināts tīri par to, lai tas neatkārtotos kā 1:1, kas ir šeit, bet to redzēsim, kad tas pienāks. Šī ziņa, kad šis murāls tiks likvidēts, atnāca pavisam nejauši, un mēs pavisam paši nejauši ieraudzījām mūsu kolēģi sociālos tīklos ieraudzīja ziņu, ka katrs mēbeles uzaicina uz pasākumu atvadīties. Un līdz ar to mēs sapratām, ka šis murāls tiks likvidēts. Un, tā kā mums ir pašiem diezgan liela saistība, jo mēs arī viņu izmantojām līdz šim pie sevis uz dažādiem izstrādēm, tēkrekliem, nozīmītēm, tad tas bija tikai tāds goda jautājums piesaistīties un mēģināt saglabāt šo murālu. Viņš priekš mums nozīmē ļoti daudz, jo viņš simbolizē tomēr arī
šo apskāvienu, Latvijas un Ukrainas apskāvienu, kad Latvija palīdz Ukrainai un ir kopā. Jo mēs arī no pirmās dienas esam ar Ukrainu, būsim visu kara laiku, un es domāju arī vēl turpmāko laiku pēc kara, cik vien spēsim, tik mēs arī palīdzēsim. Situācija šobrīd ir tāda, ka mēs risinām jautājumus ar Rīgas domi. Mēs šobrīd ar Rīgas domu kopā meklējam kādu Rīgas domē piedarošu ēku, kur šo murāli pārnest. Tad, kad mēs sapratīsim, uz kādas ēkas viņš atrodas, tad arī brīdī mēs principā arī spēsim tikai veikt kaut kādas kalkulācijas un izmaksas, cik tas vispār šobrīd izmaksās. Esam mutiski informēti par šādu biedrības Tavi draugi iniciatīvu un vēlmi pārnest gleznojumu Kopā mēs esam spēks uz kādu no pašvaldības ēku sienām. Pēc iesnieguma saņemšanas izskatīsim visas iespējas realizēt šo aktivitāti. Rīgas dome atbalstīs Ukrainu visos iespējamos veidos, cik ilgi tas būs nepieciešams. Novēlot, lai šis projekts izdotos un kopā mēs patiešām izrādītos spēks, Amanda Birzgala, Mārtiņš Avots, 4. studija.